Esiet sveicināti manā YouTube kanālā. Šis būs blogs par Raima dzīvi mežā. Šajā sērijā būs salauz bultu, ko neviens nav salauz. Labi, davai jūs pie malas skatieties, kas tur būs. Un jā, šīs sērijas atbalstītājs ir tieši tā, Top Care, ko Top Care nodarbojās, visādi celtniecība, tīrīšana, sniega un visu viņi dara. Jūrmāla Rīga, ja vajag, dodiet viņiem ziņu. Viņš man iemet 50 eiro. Jā, kā tad piecīt iedara. Bet, sponsors ir sponsors. Ko var darīt, ka viņiem grūti laika. Bet, jūs ar savu palīdzību varat viņam palīdzēt. Moš nākamreiz 500 iedara. Davai, tiekamies tālāk. Interbīter. Pēc 2 stundām. Viņam jau tas bloķis nav ieslēgts. Vai šis ritenis tam ir iet? What you doing here? Tas mūs atmet ar roku. Iebrauc grāviņu, tā labāk būs. Ej, tīrs, tas var nolikt. Ej, tīrs, tas būs apkritīt. Wow, joks vai man. Pagaidam tīrs. Tā būs, tad jau. Tajā vietām šito taisīt kuplēns uz mašīnu kaut. Atrast kā pāri. Kas to būtu taidīt YouTube labas šitāds sēri? Главное будет видео. Если что, заплатите класть видео. Tas notika. Tas ir noticis.
bišķi bija aplauka, uzskatotos, kas tur varēs redzēt. Bišķi kalnā uzlīdz. Pagājušā sērijā paklausījās, kā viens sev slavē. Vai rādījās nedz ārā. Kā viens viss laivu sev slavē. Jūs jau gribējāt redzēt, droši vien, kāpēc saimniece apturēja darbību. Gribēja droši vien lielākā daļa. Kā es kaut ko izsačakarēju. Tagad man uzdevums ir kaut kādā veidā te kaut ko izķeksēt ārā. Jo te reku, kā redzat, ir baigais slīpums. Es jau tur noraulējā, pēc tam parādīšu. Jāizceksē šitie draņķīši ārā. Un šī pa lielam, šī pa lielam, ne, bet šī būs pēdējā sērija šajā braucienā, jo pa lielam šī ir pirmdiena un rītā ir pēdējā darbdiena. Trešdien laikam var būt pusdiena, bet rītā ir pilnā darbdiena. Šodien diez vai pabeigšu šito cirsim, bet rītā noteikti, ka pabeigšu. Daudz vairs nav palicis. Šitā. Man zvana Kārlis. Labi, pagaidi. Reku, šitā man te tā sagāja. Teit baigais stāvums. Bosses īsos uztaisīja. Un tagad šitā gemarais jānozāģē. Te ir slapš, tur ir akmeņains. Jā, nebūs viegli. Te nolaid lejā, nolaidos. No rīta bija -20 kaut kāda. Un tad tas cilindrs bija sācis tecēt. Pievilku šļūteni un visu, ko bija droši vien kāds zarīšs attaisīs vaļā. Augstelējā. Bet ir citi sūdi. Ir citi sūdi. Izkāp ārā. Kaut kas ir noticies. Oh, shit. Tas stingrs. Te kaut kas ir nolūzis. Kaut kas ir nolūzis. Tas nav labi. Un tā te reku kaut kā izskatās. Pirmā kopšana bija jāatstāv bišķi biezāks nekā vajadzētu. Nezinu, vai tas tieši sanāca, bet tā viņš te ir. Tā jau nekāda vaina. Man liekas, ne. Tā konvertē. Loks bišķi mitrs nav tik kvalitatīvi. Skatieties, veči. Redz, šaiba, skrūvas ir veselas. Bultai gals ir. Vidus reku. Tur ir. Jop, tvoju maķi. Kā tā? Kā tas sūcis par nulli? Pienāca tikai tums. Un es tik galā. Kročs nenāca man konu sākumā. Tās nolūzušas detaļi nenāca ārā. Tā tur izkustējās. Tā man nenāca šitas sūds ārā. Šeit projām negrib nākt ārā. Un tā es
Lai šito dabūtu ārā, es saku saurbiņu, lai viņš sadalās. Te kāds saku metinājis skaisti čuguni. Dažiem tas nostrādāja. Un. Kas te ir? Veķis nenāk ārā. Kas jums te vajag? Kas jums vajag? Vai to man nevajag ārā? No to vajadzēs ārā. Kas te ir apdaļ? Labi, šito izņems ārā. Šis bija nolūzis detaļa. Ej, dirst. Ej, to dirst, kā to var novalst. Kluši te rukāja. Simpum, kāds no kolēģiem. Ej, nost. Tas ir kaut kas neticami. Tā. No, tu arī nāc ārā, bļaļ. Blīn, līdz ar ko tu skrūvs beidzās. Līdz ar to detaļu nolūzu. Šito jau būs kaut kāds pigori, lai dabūtu viņu ārā. Jā. Tagad jau redz nav pretī. Bremze. Bremze nav pretī. Bet man ir jauna bulta. Viņa tādā ziņā pašam savu noliktavi. Bet, nu jā, pāris stundas būs pačakarēts. Kaut kāds 10 droši vien. Tā. Labi, es te cīnīšos galā. Atcerieties vienmēr uzklāt kaut ko virsū uz cilindri. Var sanākt visādi. Ja sevišķi tas, kas ir kaut ko iesits ar āmuru, tad viņš zinās, ka tas ir ļoti svarīgi. Tā, labi. Te man ir mans meistarojums, šitā truba, lai turās klāt, ja viņai nav. Te augšā viņa kaut kur te ir piestiprināt. Oriģināli, te lejā, bet te nekur nav. Te es atsēju savādāk visu sprungu, viņu laužu uz leju. Vajadzētu jau smukāk uztaisīt, bet nezinu, ko tur baigi smukāk uztaisīt. Tad jāsilta truba. Jā. Skaists mežs. Būtas saliku. Parādīšu. Fragmenti tieši apazāģiem, tad ir jāpēc maiņu. Vajag ilgi ievilkās, nevarēja dabūt ārā. Normāli nočakarējās, jo nenāca ārā. Sākumā nenāca tā nolaustā detaļā ārā. Pēc tam jau konus nenāca ārā. Tad es ņēmu ar urbīti. Savurdu to konus, lai viņš tagad sanāk. Viņš nebija pārfaksēts tikai uz pusēm. Pusēm ne, bet tikai viena daļa nebija tikai iefaksēta. Te es ar urbēju palīdzību viņas sadalīja. Tad jau viņš man izjuka. Sanāca viss kā vajag. Tik cik vienkārši pa ilgumu. Bet kā viņš tā varēja pārlost? Interesanti. Tas gan interesanti. Tā nekad nav bijis. Parasti skrūvs mēdz nolūst. Bet, kad tā pārlost, tā nevajadzēja būt. Tā kaut kā. Vajadzēja tāds skaists cirsnīgs.
baigi nevar saprast, kaut kur ir dziļāk, kaut kur nav. Baigi apieršojās tajā sniegā ielikt uz to galvu, jo tu kaut kā automātiski iet, ka tev gribās līdz ar to sniegu paņemt. Vajag vēl uz leju. Savādāk būs augsti celmi. Un tad arī var būt visādi ar to kvalitāti. Nezinu, cik ļoti skatās viņi tā kā ziemas mēnešos. Bet nu, tas arī ir mīnusā. Šito ciršam vajadzētu pabeigt rītā līdz pusdienas laikam. Un tad, kur harvesters man stāv, tad tur otru ciršam. Tad te vairāk nav, tad kaut kur jāpārceļā. Nav plāns, uz kuru vedīs, bet ciršams mums ir sadots daudz. Uz otru mēnesim. Nezinu arī kā tā ziema būs. Šodien jau mīnus glacārs. Cik ilgi tās turēsies. To lai zinu. Tur, kur Armanda rītā vedīs. Tur vajag mīnus, tur ir tas lidlauks. Varēs normāli dot virsū. Redziet, saliku. Varbūt vajadzēja milimetru vēl uz iekšu. Varbūt tā būtu bijis labāk. Es ceru, ka te viss turēs. Jo varbūt, ir grūti saprast, vai šī šeiba ir līdz bultai galam, tā kā savādāk, ja nav, tad viņš turās arī uz skrūvēm, līdz ar to viņš lūst nost. Kaut kas jau uzpild. Savādāk. Viss mirko. Laižam mežā. Hidrenti kaut cik uzsildīt. Man jau tas vēl bastāv nav sataisīt. Tad jāsild manuāli viss. Ilgiet jau. Kā man šajā braucienā gāja diezgan švaki, kā jau redzēju. Apjoms ziņā nozāģēto ir tas iztiks minimums, pa lielam nozāģēt. Es nav apskatījies precīzi tos skaitļus, bet aptuveni to summu es tur palīdz, ka aptuveni vajadzētu būt ap 1000 kaut kas tur. Bet tā jau parasti, ka brauc mājās, tad pēdējā laikā debitēt 6, 8, kaut kas tajā virzienā. Tagad nesagāja. Bija daudz mājas remontu, kas pat paņēma vairāk laika nekā vajadzētu tā kā paņemt. Jo dēļ tā paša augstuma un jūs rokas salas, tad nevar laiku skrūvēt, negribas to apsaldēt pirksts. Skatoties kā Latvijā tur, vismaz ko tur rādīs ziņās, tad tur diezgan daudziem ir apsaldējumi un viss kaut kas tur kā aizgriež nost. Tāpēc ar to augstumu diezgan prātīgi. Labāk paņemt biškiņu pauzīt, pasildīt tās rokas vai kājas. Kājas jau nesaltās, vairāk rokas salas, ja tas metāls jau ir augsts un vajag ātri viss tas process notiekās. Tā reku iemet priekš grāvim brauc pār, tā iemet kaut kādas sūdas iekšās, malka sazāģēja. Šo, man liekas, es ir reģistrējis. Tā liekas, un citreiz es nereģistrēju tos kokus, vienkārši sagarinu uz acis, un lai nav kaut kāda tur mistiska iztrūkuma, jo šeit Zviedrijā ir savādāk nekā Latvijā tas atmaksas sistēma. Piemēram, tīra valsts mežiem, tā kā salīdzinājumā. Valsts meži tev samaksā pēc tā nodokļa,
Bet ja tur, piemēram, nesakrīt, tad tādēļ tie neatkarīgie un viss tas, nu, ja tev tur viss kārtībā, tad viņi tos 100% samaksā pēc tam nozāģētā. Ja nav kārtībā, tad jau nemaksā. Bet šeit ir tīri pēc reālā. Ja tur trūkst tie kubi, tad viņi trūkst. Tad nedabūs samaks par tiem kubiem. Tā te Zviedrijā ir visiem. Mazāk ir dzirdēts tieši ārzemju kompānijām. Vairāk izteiktāks tas tieši uz latviešu kompānijām, arī citas kompānijas, kas strādā. Viņiem ir tieši tas pats. Tagad tā nav kaut kāda uzpūsta firmas. Tā kā kaut kā tur tā, kā var pateikt, nu, firmas vaina tā nav. Tur neviens kaut ko kabatā nebāž. Tā Zviedrijā ir. Pagaidām pēc man kalibrētā, cik vismaz ir dzirdēts no kantora, tad tur viss aiziet. Vakar es tur pārtraucu, es teicu, tā kā man zvanīja, tad tieši zvanīja par trūkstošiem kubiem vienā cirsmā. Bet es sākumā jau, zinu, kā daudz ko nesaprotu, ko runā par kuru cirsumu un kas tur bija. Tad jau aizbrauc mājās, parunāju ar kolēģi, ar manu dito. Un tad sapratu to, ka tajā cirsmā bija bērs, viss bērs jāatstā saimniekam. Un tie kubi nebija norakstīti. Un tādēļ bija iztrūkums, bet reālais iztrūkums nav. Bija 80 laikam kubi. Domāju, kas pa huiņu? Kā ar 80 kubi iztrūkt? Bet nē, visi, ka kulē, tad visi sagāja, tad tieši tik daudz bija saimnieks savācis. Jo dažreiz tie materiāli paliek saimniekiem, ko viņi tur dara, es nezinu, malka vai ko. Bet dažreiz tā ir. Šeit uz vienu pusi jāzāģē, tāpēc, ka es tur dzīšu kaut kur ceļu iekšā. Šito cirsumu jau drīz jāpabeidz, te ir palikusi tikai priekšnams, visu aizmuguru esmu nozāģējis, jo tur bija rupjāks. Nē, tāpēc, ka vienkārši jāsāk no tālākā galva. Tur ir, es nepārbaudu cirsumus, tā kā citi tur skrien pa to mežu. Nezinu, Zviedrijā tas, man liekas, vispār ir diezgan nereāli izskraidīt. Jo sevišķi tādā ziemā. Tie ir cilvēki, kas ķēst tos labākos momentus. Nezinu, kur tur. Tā liela laika es pazaudēs, kamēr tur skrien tam objektam riņķī. Īsti. Gan jau kādu maiņu te var paveikt, bet visu laiku jau tāpat nepaveiksies. Iebrauks auzās. Karma atcerās visu. Un tā, kas vēl? Šodien ir kā mehāniķi ar Zviedrijā, bet viņi laikam pie maniem uzreiz nebrauc. Tāpēc, kā es braucu mājās un nav jēga man traucēt. Brauks pēc kolēģiem, čakrēt laika. Nu, nē. Viņi vienkārši, es nav tā kā pirmais pa ceļam, viņi izbrauc cauri, kas ir pa ceļam, lai nav kāds liekas kustības. Tomēr viņiem attiek kilometri, tur ir tā hojā, ko viņi nobrauc pa savu nedēļu. Viņiem tūri nedēļa. Pārsvarā viņi ir 2, bet dažreiz viņi arī 3 redzēti. Ka viņi atbrauc tad 2 busiem, dragā riņķī. Bet tagad, man liekas, ka Emīls ir, un es nezinu, kas Emīlam pa kolēģi brauc. Tad viņi brauks pie manīm, jāpabeidz tā apkalpu taisīt. Armāns ir nokauts savējo. To tur sačinīs, caur darbnīcām laikam. Tur viņiem vīci, sadils. Un kaut kas ar motori. Kā jau jāvajag. Viņš ir nobraucis šo atslēgas, nezinu, kur atrodās, viņam jau jaunu vajag. Viņš jau nav pieredz tik ilgi strādāt ar vienu tehniku. Dabūja ilgi daru kombinzonu, tad jau viņš ir šok stāvoklis viņam ir. Nav jau tik krāku.
Vienkārši tā tehnika pieskat. Iet šeit nedragā pa to cirsumu, tagad trakais tur, tagad sūdrūķis un citur. Viņi jau tad iet. Vienkārši sūdrūķi, jūs nezinu, kas tas tāds ir. Tie, kas zina, tie zina. Jā, vienkārši, Zviedrijā diezgan svarīgi ir braukt diezgan prātīgi ar to foru, jo lēnāk brauks, jo tālāk tiks. Dēļ to, ka te ir tie akmeņi, tad tev, braucot diezgan ātri, tad tev tas viens rats atturās, tev viņš izspolē, tev otrs rats, un līdz ar to tev jau tur saķer, tajā redaktorā tur diezgan paliek sūdīgi. Šo lauž kopā tur lēni gar. Ahārijā tas pats braucot iekšā, censties neākstīties. Jokā, viegs sāks tāds. Censties neākstīties. Vienkārši lēni gāzi iebrauc, pārkraties tam akmeņiem pāri vai nelīdzinām vietām, lai nav tās kaut kāds tīzlās izbuksēšana. Tad tā piekar ies ilgāk. Un tā kaut kā baigi miegs nav tāds sajūta pēc tām 2 nedēļām, kad tu esi aizgājis uz zāli pēc pusgada pārtraukuma. Mugura arī tāda jocīga. Man viņa bija slaustiņa. Tas jau arī kaut ko bišķiņ ietekmē varbūt, bet pirms salauzt to muguru, mežā bija grūtāk nosēdēt tajā tehnikā. Tagad bišķi vieglāk tikai pakrikšķina kaklu, tos skriemēs, tieši man pa lielam krikštu, kur es viņus salauzu. Tā vieta visgrūtāk ir. Pakrikšķina tad jauši. Tad jau nekāda vaina. Tad var strādāt tālāk. Bļin, uzgāz kokus ceļu. Pat tums neredzēja, ka te ceļš bakām. Bet likās, ka tālāk lielāk tā cirsim. Bet jāiet ātri novākt. Tur, ka nāks kāds pa kalnu uz leju. Ej, dirst. Tagad tās puišās zāģē. Ej, tieši sniegs ataka līdz kūlē. Vismaz kūlī atvēsināt. Tā. Ej, tieši, kas tā dara? Bļā. Ej, tieši. Ej, tu tieši. Nē, nav jau tik traki. Galota natlūz. Bļaņ. Redziet, šitā krautuja. Ceru, ka dabas taki iet iekšā. Tur zāģē. Atstāja rūcoši, man jau tā ekoloģija deg. Joprojām. Nonesīs malā. Bļā, redzēju, kāds skaieks bija. Kādreiz ar ko futeni. Te visu. Bļā. Madame. Tā kaut kā gadās. Tas nolūz. Pirmīt vienkārši gāzi tu vien lielāku prīdi. Likās, ka te vēl jābūt kas vēl vienu no valaku varēšu uztaisīt. Bet dzīvē īstā nav kā kartē. Pie tām takām tur, kur ir tā dzeltenā līnija, tur kaut kur iet taku vai aiz viņas visticamāk. Un tad pie takām vajag nozāģēt tādu kociņu. Parasti es to daru uz to, kur tā lenti uzvilkt. Šajā gadījumā es izdarīju šitā. Tas palēl neko nemaina. Kultūras celums. 1,30 m, tas varbūt bišķi garāks, bet domi tādi. Viņi te kaut iet iekšā, no turienes nāk un te iet pāri, un tad priekšā būs jānoklājot materiālu josi, lai nesačakarētu to celiņu, lai kāds nepaklūp, kad tu esi izjājis rises. Jums nekaitina, ka ieliek šeit iekšā to pašu buņģu vai ko, vai jūs alu liek iekšā.
Kā viņš uzsilds ziemas laikā. Bet man varētu būt risinājums. Ko jūs redzējat, tur cipars to. Mēs varētu uztaisīt šitai kapholderi, bet tādu virspusējo. Vai pielīmēta kaut kāda forša silikona, lai pēc tam var arī noņemt nost, bet nezinu. Vai arī te piestiprināt. Šitai būtu grūtāk man uztaisīt, bet šitai es varētu uztaisīt kapholderīšu tāds neliels, dizainisks. Ja kādam interese var padot ziņu privātai, kā. Es mēģināšu izdomāt, možda nākamā sērijā man jau būs. Tev redzēs, ja es jau būs laiks mājās tik daudz. Zāģējot gar ceļu, ja drīkst braukt pa ceļu, tad ieteicams ir paņemt no ceļa, cik to kokšanu var paņemt, lai pēc tam dzīt kaut kādu savienojušo vai ko. Lai to var pēc iespējas tālāk dzīt iekšā, lai izstrās smukāk, nebūs redzams trēlēšanās ceļam. Un tā. Citreiz vēl var iedzīt vienu gar malu, un tad vienu nākamo taisīt tā kā paralēli to savienošo ceļu. Tas arī palīdzēs izskatu ziņā labot situāciju, lai neredz tos ceļus braucot garām. Un tā kaut kā. Jā, vienīgi to materiālu liek tā, lai ja sniegs čūrē, lai viņas nepaslēp zem kupeni. Ziemā baigi jāuzmanās arī tam krautuvēm. Ja būs mazāk čupiņu, ko neredzēs, tad viņi būs aprakt zem sniega visticamāk. Gan jau kādam tā ir bijis. Te krautuvu gar ceļu. Ceļu jākrāmējās. Bet te vēl forši kādu laiku nevedīs. Tagad bišķiņi dziļāk labāk ielikt. Te vienīgi ir kaut kāds kalns priekšā, tur iekšā. Nezinu, kā tie ceļi vispār tur ies. Uz izdzīvošanas principu tur būtu. Jāatrod vietu, kur var iebraukt iekšā, ja tūlītās beigsies šī mala. Iecens. Viens ceļš iekšā, un tad tas būs kā trēlēšanas ceļš. Jo starp to iepriekšējo vietu, tur ir upa, grāvas teķis vai iet priekšā, tur nevar likt tiltu iekšā. Tāpēc jātaisa atsevišķi. Abi cenšamies neiebraukt. Šitāds mazās eglītes var atstāt. Es nevienam netraucē. Tas viņu nozāģēja, ja gribēja tā. Jo es drīkst. Viņš te nav tīrīts, kā redzat. Par to jau pienākās piemaksas. 2 eiro pa kūku klāt. Tagad tā, nav 2 eiro. Nemīļi. Šodien viss beidzās. Jābrauc lēnām uz ārpus. Jāuztais kaut kā tā. Jāsadara viss, kas jāsadara. Kas vēl? Runājot kopumā īsumā par maiņu nedēļas. Maiņu nedēļām. Izpildīt normu īsti nesanāca. Ņemot ārā visu tās skrūvēšanas un trēles neatbrauc un izkrita kopumā varētu būt kāds 2 dienas stabili sanāk.
ka nē, jau pirmā dienā nestrādāja. Tad tas jauniņais lidlauku taisīja. Un tad vēl tas strēls nebija, tā bija viena diena tukša. Vēl tur pa vidām jau kaut ko tur paskrūvēja. Tā kopumā jau tur stundu ziņā jau diezgan daudz izkrita. Tieši no strādāšanas stundām daudz izkrita. Bet, nu, kā ir, tā ir. Nevienmēr var cerēt uz to labāko rezultātu. Jā, tur dienas stundas arī tur nesalecās tā, kā gribētos. Bija jau, kad to normu pildīja, bet, nu, vidēji nesanāca. Bet, nu, mešs bija pietiekami labs, lai varētu izdarīt daudz un nopelnīt pietiekami. Bet, nu, mešs beidzās ātrāk. Pietrūk tas mešs un bišķi izcenojuma ziņā pietrūk arī vidējais koks 0,003 vienībām varētu būt. 0,83 bija. 0,083 bija, bet vajadzēs 0,7, tad jau. Tad viss būtu arī bišķi labāks skats. Un tā kaut kā. Reku mehānijas gribēja manā YouTube sērijā skatās. Viņš teica, ka pasveicinās mammas. Un tā, viņš iepriekšā reiz netika. Tā neko nodos ar kolēģiem un mehāniķiem. Kaut kad atbrauks, sataisīs apkops un sadarīs visu, ko es parādīju. Vēl pa Zviedru metodēm. Hariem jātais tilts iz Zviedrijā. Nav tā kā Latvijā, tev aizved foru uz mežu. Viņš tur uztais tev tiltu. Zviedrijā Hariem jātais tilti. Nu, viņš jau var pārtaisīt, pēc tam nav kā, bet ja tā ir tece, tad tā jātais diezgan normāls. Bet ja tev tur tāds grāvīts, jau piemet pilnu un miers, aiziešu tuvāk, vēl augsts. Jā. Negribas. Jā, negribējās sniegāt ar kaut. Jā. Kopšanās ir jāņem ārā visur tilti, pēc darba beigšanas un kailcertais paliek. Tur atstāt priekš frēzēm vai pacelām vai kas ko darīt. Tur jāatstāv. Šeit tāds puru zona, tāpēc noklāju materiālu, tā upīti tur, kur tie zari. Cik nu upīts kaut kāds grāvs. Vai kaut ko jau tur tek. Šeit ir kaut kāds biozonas, tur līdz ar augšu iet kaut kāda vēsturiskā taka. To nevar sabojāt. Tās visas lainas šitās te zila, balta, sarkanās. Tās ir kaut ko aizsargā. Un tā, man salas rokas un tā. Tiekamies citos video un es braucu mājā. Kaut ko te sastrādāju. Es te gribēju vēl jums pastāstīt par forestliņu. Redzu, šie iezīmē teritoriju. Te ir sarkans 41%. Vajag izkopt līdz 40. Ir kā 1% pārklāts. Es domāju, ka viņš tagad iezīmēs šitos pokceļu. Te būs viss zaļš. Mošk vēlāk parādīsies. Bet, kāpēc es vēl par to jauniņu, piemēram, bija dusmīgs? Viņš bija dažas ceļas sazāģējis vienu no otras 5 metru attālumā. Reāli jau vajag 15. Un tā. Bet kas te ir, ko Forestlings jau ir izdomājis, un Forestlink uzbūvēja to programmu kaut kāds operators. Es nezinu, cik vecs, kurā laikā, bet to operators izdomāja, un šī maksas programma, par to maksā viņam. Un kas ir vēl, reku šeit tu var ielikt, lai iezīmē tev teritoriju, cik tu var paņemt. Violetais ir tavu krānu garums, un foriem tas ir mazāks. Un šitas dzeltenais, tas ir tas, kur tev nākamais ceļš jādzen. Redz, tagad es izpoktu ceļu, ko tikai izbraucis. Ko nākamais voloks ir līdz ar. Tie ir tie pareizie metri. Un te es pat reku uz acis to. Un
Man jau es viņu vairs neizmantoju, agrāk izmantoju. Tagad jau zāģē kā pagadās. Bet nu tas tā priekš tā kā jauniņi viņu ieslēdz un ņem zāģē, tev nav tur jāzīlē, cik tālu tev tas volaks ir, tums vai pa miglu, tagad tur cits sūdzās, es neko neredzēju. Tā jau īsti nav. Vienkārši tās ir stulbs atrunas. Te viss jau ir parādīts priekšā. Tāda nākamā cirsuma, ko es esmu iesaucis, ir šitāda. Nē, šitāda tev reku vēl kaut kas jāieklāja, jāšķērso ūdens. Un tā kaut kā, nu vēl reku nav sazīmēts, šitā esi zāģējis. Vēl nav sazīmējies. Tā kaut kā gribēju pateikt, to slēgšu ārā. Jo, viņš savādāk iezīmēt uz ūdeni. Ja tu zāģē visu cirsim, tev pofīgi. Man nevajag. Te ir sakošana, kas tāds bija. Huiņķi. Jā, forestings daudz, kas ir izdomāts, lai būtu vieglāk strādāt. Kā arī reku uzzvanu tantei, ja kaut ko nesaprot. Uzspiež start TeamViewer un tad tu esi kontaktā ar Forest Link. Ja kaut kas tev neiet, kaut ko gļuko vai ko. Tā kaut kā jāizbrauc bišķi krauto, jāapzāģē kaut kur ten. Te daudz kubikā nav paredzēta. Nē, šitē nē. Ir kā 3 hektāri. 3 hektāri un kubika būs 168. Tereku sortimentu. Kādi ieražo, cik viņi aptuveni varētu būt. Un uz kurien viņi dodās. Te ir rakstīts, vai tev ir zāra čupās, vai tereku stabhandling, tas ir tas cēlumapstrāde, un viņi te visi ir sarakstījuši. Šeit ir rakstīts tas darba uzdevums, tas pats, kas ir priekšpusē, tikai viņš ir darba uzdevumā. Un te ir pa nogabaliem saglabāt, lai tas, pa nogabaliem sadalīts, lai tu saprast, kas kur jādara. Un te pa lielam nekas nav jādara. Te vienkārši rakstīs, ka N1 ir biotops, neaiztikt, un nu, tādā garā kaut kur reku ūdens, tur droši vien reku te. Šitas te viss rakstīts. Un te reku, tas viss, nu piemēram šitie tie apzīmējumi, N1, N2. Tad tu viņi seko ir N3, N2. Meko N1. Viss ir sarakstīts, nekā stulbam jābūt, lai nesaprast. Bet nu, tā kā bieži vien tu kaut ko dari vēl paralēli, tad tu arī kaut ko aizmirst un sanāk sūdi. Tā kaut kā. Šeit ir cēlumi, ieliek augstā, es tur tālāk uztaisīju. Tērši uzskaitu tos tur. Es jau ar tev visu kaut ko salikt, reku. Uzspiež šito, uzspiež te. Un te, reku, uzspiežam ekstern, tur rādās vairāk. Te, reku, viss. Kā šeit neiet. Labi. Nestresojiet. Visu kaut ko te var salikt. Tad jau uzrakst komentāri, ja vajag. Intern, ekstern, tas ir iekšpusē, ārpusē. Kam vajag zināt to sūdu. No visiem vai tikai jums, nu tā kā kolēģiem. Un, piemēram, šitās te baltās līnijas, vai cirsami iezīmēt violet, lilā, vai kā jūs paši gribat dēvēt. Šitās baltās līnijas ir īpašnieka līnijas. Ja tagad te reku var redzēt, ka īpašniekam arī beidzās tā robeža līdz ar cirsumu. Tad arī nevajag tur zāģēt, bet ja viņiem tur tā kā ir viņa īpašums, ja tu tur paņems kādu koku, tev neviens nesitīs. Dažreiz pat ir rakstīts uzdevumos, kā izkot pēc
Tā kā pēc ieskatiem, ja izskatās, ka tur vajag bišķi izkopt, tad tur paņem, tur piekop bišķiņu. Tā kaut kā. Te mēs esam. Guru, tā zebiekst, tā te sanāk kaut kur šeit. Tā kā tā, ar Dievu. Un tiekamies citos video. Davai, čau!